izdevums uz banku tu vari aizsūtīt no apstiprināšanas lapas, uzspiežot šeit, un šeit būs poga sūtīt uz Svetbanku. Summa apmaksai nosūtīsies kā maksājums uz banku un parādīsies, ka gaida apmaksas bankā. Kad maksājums būs apmaksāts, tas automātiski atzīmēsies kā atmaksāts un parādīsies tekstā, ka tas ir bankā apmaksāts. Tāpat to tu vari izdarīt arī labošanas lapā, kur ir zīmolīts. Šeit jau tu vari arī viņu sadalīt. Sadalīsim 2 maksājumos vai 3, piemēram, un nosūtīsim 3 maksājumus uz banku. Tas parādīsies tekstā, kad ir sadalīts maksājums un gaida apmaksa bankā. Attiecīgi katru reizi, kad apmaksās kādu no maksājumiem, parādīsies, kurš maksājums ir apmaksāts un atzīmēsies kā apmaksāts. Kopējiem izdevumiem līdzīgi pie labošanas zīmuļa uzspiežot vari nosūtīt uz banku un arī sadalīt. Tāpat bilancē ir pieejama sūtīšana uz Svetbanku, vienkārši šeit uzspiežot un šeit uzspiežot. Un šie ir kopējie izdevumi. Kopējie izdevumi tāpatās ir sūtāmi uz Svetbanku ar šo pogu.